Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par tēmu atdot, lai iegūtu. Sāksim ar lūkšanu. Dievs Tēvs debesīs, mēs lūdzam Dievs, ka Tu pieņem mūsu dzīves, un ka Tu dod mums savu garu, un ka Tu piepildi mūs ar svēto garu. Paldies, ka Tu jau esi iedevis savu garu. Es Tev lūdzu dot tiem, kuriem vēl nav. Un tiem, kuriem jau ir, Dievs, piepildi to tā, ka iet pāri pa malām, ka ir ko dot citiem, Dievs, ka mēs esam laimīgi Tevī, priecīgi Tevī, mierīgi Tevī. Dievs uzrunā katru, kuram šodien tas ir jādzird. Dievs, lūdzu uzlūko izslāpušās dvēseles, izslāpušās sirds, kur vietām ir tuksnes. Dievs, Tev lūdzu, ka tur ir avoti, ka tas ir Tavs avots, jo visi mūsu avoti ir Tevī. Ka tur, kur bija tuksnes, tur ir dārs, un kur bija dārs, tur ir kā mešs. Dievs, lūdzu padzirdi izslāpušos. Dievs, lieto šo raidījumu, dod mums Tev dzirdēt garā. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstvietu. Lasīsim Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā 17. un 18. pantu. Tāpēc Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava Tēva. Mēs redzam Jēzu, kurš ir priecīgs devējs. Atceramies, ka apostols Pāvils saka, ka priecīgi devēja Dievs mīl. Ja? Tātad nevis tādu, kurš ir piespiests, bet kurš no sirds dod, kurš ir laimīgs dot. Es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Šī ir mūsu tēma šodien. Mēs esam Jēzus mācekļi, mēs mācamies no Jēzus, no mūsu meistara. Viņš pirmais demonstrē, ka viņš atdod. Viņš saka, nav lielāks mīlestības kā tās, kad cilvēks atdod savu dzīvību par citiem. Un Jēzus to nodemonstrē. Viņš nodemonstrē Dieva mīlestību pret mums. Viņš atdod savu dzīvību par mums. Ko es te vēlos uzsvērt ir, Jēzus saka, es atdodu, lai to atkal atgūtu. Kad Ābrahams upurēja Īzāku, tas ir liels upuris, bet Ābrahams tic, ka Īzāks augšām celsies. Vienlaiks viņš ir gatavs atdot tajā brīdī, vienalga ir atdošanas drāma, ir atdošanas dramatisms. Vai Jēzum nebija tāda drāma Ģetsemānes dārzā, kad viņš lūdz? Tēvs, varbūt, lai tas biķers iet man garām, bet ne mans prāts, Tavs prāts, lai notiek. Tā ir lūkšana cīņa, kurā mēs mācāmies kļūt par ko? Par priecīgiem devējiem. Mums vajag gara vadību. Mums vajag gara vadību, mums ir jābūt piepildītiem ar svēto garu, lai mēs varētu dot un būt priecīgi. Un pēc tam arī saņemt. Lasīsim Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā no 44. panta. Debesu valstība līdzinās tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēp. Un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Te nedaudz apstāsimies. Pārdod visu, kas tam ir. Visu. Kur te ir, kur izsprukt? Vai kaut kas tiek paturēts sev, lai iegūtu pašu lielāko, vērtīgāko mantu? Mēs runājam te par debesīm. Mēs runājam par mūžīgo dzīvību. Mēs runājam par svētā gara piepildītību. Visu atdod un pērk šo tīrumu. Te nav kur izsprukt. Nav neviena centimetra, neviena kvadrātmetra, neviena grama, neviena kilograma, kas tiek paturēts sev. Cena ir viss. Šo vēlos uzsvērt. 45. pantā lasām. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgas pērles. Un atrads vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vai tu neesi meklētājs? Ja tu skaties šo raidījumu, visdrīzāk esi. Jaunībā jau es sāku meklēt. Man interesēja kaut kas pārdabisks. Nojauta iekšā. Dievs mums sirdī ir ielicis nojautu. Pat tad, kad mēs vēl neticējām. Nojautu tam, ka šis taču nav viss. Ar šo taču nepietiek. Ar redzamais ir pie tam laicīgs, kā mēs lasām Bībelē, bet neredzamais ir mūžīgs. Mēs to meklējam, kas ir vērtīgāks par šo redzamo. Kā ieraudzīt neredzamo, garīgo un būt piepildītam ar to? Jāatsakās no redzamā. Lai ieraudzītu to, kas ir tur aiz kalniem. Kaut kas pēc kā mūsu sirds ilgojās. To, kas ir apsolītā zeme, kur piens un medus tek. Abos gadījumos, gan mantas iegūšanai, ir jāpārdot viss. Tātad svarīgi, ka šie cilvēki, par kurām Jēzus runā līdzības, tie ir meklētāji. Sirds taču ilgojas pēc tā, pēc kaut kā skaista, liela,
fundamentāla, pēc mūžīgā, pēc īsta, kur nav nekāda falša, kur nav nekāds izlikšanās, kur ir īsta Dieva mīlestība. Tas ir, ko mēs meklējam, es ticu. Katrs meklē, vienalga, viņš to apzinās, neapzinās, ticu, ka katrs meklē. Un atrads vienu sevišķi dārgu pērlu nogājumu pārdeva visu. Es pasvītroju visu, kas tam bija, un nopirka to. Es gribu Jēzus dzīvību sevī, viņa garu, svēto garu, es gribu sevī. Kā tas notiek? Es atsakos. Vistaustāmāk, vislabāk to saprast, tu atsakies no grēka. Mēs atsakamies no grēka. Mēs nomirstam sev, mēs mirstam līdz ar Jēzus krusta. Un ja mēs esam miruši, tad mūs apglabā kristībās. Vienu brīdi ūdens ir pāri, mūs nav. Un tad ir augšām celšanās brīnums, mūs izceļ no ūdens. Svētais gars pie mums piemājo, viss izmainās. Kad svētais gars tev kristīja, tātad Jēzus Kristus mūs kristīja ar svēto garu, tātad iegremdē svētajā garā. Viss izmainās. Skatījums uz sevi, uz citiem, skatījums uz neticīgajiem, skatījums uz Dievu, skatījums uz pasauli, viss izmainās. Mēs iegūstam svētā gara redzi, acis, mēs skatāmies citādi, atšķirīgi. Es atceros 95. gadā, kad atgriezos no grēkiem, likās kā zvīņas no acīm nokritošas. Es raudzījos uz visu pasauli, domāju, wow, reku ir noslēpumi, ir atklāti. Lūk, un tas pirmais, kas dūrās acīs, bija, viņa cilvēki grēko un nesaprot, kādēļ tā viņam ir daudz ciešana. Pēc tam bija nākamās atziņas, bet šis bija tāds viens no pirmajiem sākums. Likās, kāds Ziepju operu skatījos televīzijā un domāju, ko jūs tur ņematies, kāda mīlas 3 stūri, kāda 4 stūri. Tu pārtrauc grēkot, atgriezies no grēkiem, viss sakārtosies. Šis vēl nav viss, pie Dieva ir bezgalīgi izziņas process, bezgalīgs. Bet, Dievs mūs dod pakāpeniski, ja, un pēc tam dod nākamo. To, ko pieņemam pie tā, ko esam saņēmuši, pie tā turamies. Galatiešiem 6.14. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista, un es pasaulē. Vai ne te nav dramatisms? Man kristietība ir dramatisms. Viss ir spilgti pie Dieva viss ir spilgti. Vai Pāvils nebija viens liels spilgts grēcinieks? Bija. Vajāja kristiešu spieda zaimot, tātad spieda atteikties no Kristus. Dramatiski. Tie bija mūsu brāļu māsas, ko apustulis Pāvils, pirms viņš kļuva par apustuli, spieda zaimot, sargāja drēbes, slepkavām, kad tie Stefans sita nost. Tas bija Pāvils, un pie Pāvila grandioza žēlastība parādās, tāpat kā pie tevis un pie manis. Dievs rāda, ka viņš glābi grēcinieks, viņš neatstumi. Vienalga, no cik zemes pozīcijas mēs vēršamies pie Dieva, vienalga, cik dziļa ir bēdre, vienalga. Dieva roka ir pietiekami gara, lai tevi izcelt ārā. Nekas neatturēs viņu no tevis mīlēšanas un glābšanas. Nekas Dievu neatturēs, ja tu sauksi. Ja tu paļausies, ka Jēzus Kristus ir miris arī par tevi un par taviem grēkiem, un ka viņš glābs tevi. Jēzus ir glābšana. Ješua nozīmē Jahve glābi. Jēzus nozīmē Jahve glābi. Ja tu sauksi, būs. Tikai nepaliec tajā zemējā pozīcijā. Ja tu tur esi, sauc uz Dievu un būs. Kā tas notiek? Kā es saņemu visu kaut ko grandiozu lielāku nekā šī materiālā pasaule? Kā? Kaut ko bezgalīgu pret šo mazo galīgo. Kas ir šī pasaule? Salīdzinot ar Dievu, ar viņa mērogu. Kuram nav mēroga? Kurš tavam garam ir devis mērogu? Neviens. Kurš var teikt Dievam, ko tu dari? Neviens. Kā mēs šo dabojam? Kā? Mēs atsakamies no laicīgā, no tā, no elkiem un no grēkiem, no tā, kas mūs kavē sasniegt un saņemt Dieva mīlestību. Pāvils stāsta savu ceļu. Tas ir tas pats Kristus ceļš, tas ir miršanas ceļš. Tātad, ja Jēzus mira, mēs arī mirstam. Tikai ne fiziski, mēs mirstam garīgā nozīmē, mirstam līdz ar Kristu uz krusta. Un Pāvils saka, kā tikai ar mūsu kungies Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista. Tātad, Pāvilam pasaules nav vairs. Tā ir tukša vieta.
Pat ja viņš tur ir, viņš vēl telts tur taisa. Viņš pelna vēl naudu, lai būtu sev un, kā viņš saka, vēl tiem, kas pie viņa bija. Iedomājieties, Pāvils strādāja tā, ka iedeva vēl citiem. Apostols būdams. Noteiktā posmā, protams, bija laiks, kad viņš dzīvoja no ziedojumiem, kā Dievs to ir paredzējis. Kā Pāvils saka, te nebūs vērsim mutaisiet ciet, kurš klonā labību min. Jā. Pasauli man krustās istu, un es pasaulē. Tātad Pāvils saka, un arī manis nav. Pasauli mani nedabona vairs. Jā, viņš ir tajā pasaulē. Jā, viņš tur staigā, viņš runā ar ķēniņiem, viņš runā ar pagāniem, viņš runā ar jūdiem, bet viņa sirds ir debesīs, kur tā manta. Tur ir tavs sirds. Un Pāvila mantai ir Kristus, viņa krusts, viņa glābšana. Galtiešiem 2.20. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Neviens cits par mani nav nomiris. Neviens cits par mani nav nomiris. Jēzus Kristus ir, un par tevi arī. Varbūt arī kāds cits cilvēks par tevi radies dzīvību, es nezinu. Par mani neviens nav, bet Jēzus ir. Bet manī dzīvo Kristus. Pāvils saka, bet nedzīvo es. Tā ir kaut kāda alegorija, poētisms. Nē, tas ir burtiski. Brāl-mās, jo tu burtiskāk šo uztversi, jo vairāk Dieva svētības tu redzēsi, es ticu. Es nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Tātad, es vairs nē. Es vairs nē. Tur atverās brīvība, tur atverās Dieva svētība. Es noticēju, ka Jēzus vienīgais ceļš uz debesīm, un ka viņš ir vienīgais kungs un glābējs 95. gadā, un es kristījos, un es piesaucu Kristu viņu par kungu, un es viņam padevos, atgriezos no grēkiem. Izsūdzēju grēks, man kristījā pagremdi. Es noticēju tā pa īstam evaņģēlijam, tam, ka pestīšana ir ticībā tīram evaņģēlijam, ka Kristus upurs pilnīgs vēlāk, 2000. gadā. 95. gadā man viss izmainījās dzīvē, 2000. gadā atkal viss izmainījās, 2019. gadā atkal viss izmainījās. Lai Dievs vada tālāk mūs, katru no mums, lai vada tālāk no spožumu uz spožumu. Chronoloģijas var nesakrist, bet galvenais, ka tu turies pie Dieva, ka tu esi pie viņa, pie nama, kaut vai pie sliekšņa, jo pie viņa sliekšņa būt ir labāk nekā bezdīvīgo namos. Viena diena, kungs tavos pagalmos, ir labāk nekā 1000 citas. Viena diena, tā kunga pagalmos, ir labāka nekā 1000 citas. Gulēt pie tā kunga nama sliekšņa ir labāk nekā būt bezdīvīgo namos. Ir vērts. 2019. gadā es zināju, ka man ir jāiziet vēl caur kapitulāciju, jauna kapitulācija. Ābrahamam taču bija vairāki soļi. Viņam saka, ej, tur, es tev saucu, tev jāiet uz turieni. Kā ir rakstīts, Ābrahams gāja nezinādams, kurp viņš iet, nezinādams. Bet viņš zināja, kurš viņu pasauc, kurš viņam saka, ka jāiet, un viņš iet, viņš nezina. Viņš nekontrolē rezultātu. Brāl-mās nekontrolē rezultātu, kad Dievs sauc vienkārši, ej. Viņš parūpēsies par rezultātu. Lūk, vai ar to pietika? Bija taču vēl. Ir nākamais solis, tātad nākamais pakāpiens. Mēs augām, augšana ir process, garīgs princips ir augšana. No spožuma uz spožumu Dievs mūs ved. Iesāk to darbu, viņš pabeigs. Bet mēs augam, ja? Līdz sasniegsim Kristus pilnības diženumu mēru, tā tad ir augšana. Ābrahamam saka, Īzāku atdot, tas ir nākamais solis. Izaicinoši, viņš to izdara. Un tad viņam ir miljoniem vai miljardiem Īzāku. Mēs esam tie Īzāki. Mēs esam garīgā nozīmē. Ābrahama svētība. Mēs esam ticības bērni. Ja? Jo tas turpinās, viņš ir ticības aizsācējs. Ja? Par Ābrahamu lielu vārdu ir sarunāt, un tie visi ir patiesi Bībelē. 2019. gadā, es zinām, man jātiek pāri pa Jardāni. Es esmu ārpusē izgājis, trimdā. Man jātiek pāri pa Jardāni. Man jātiek iekšā. Un tā bija jauna kapitulācija. Es padevos Dievam no jauna. Es atdevu savu dzīvi no jauna pilnībā. Katru kvadrātcentimetru, viss viņa jurisdikcijai. Man pārņem tāda garīga laime, kādā es nekad nebiju bijis. Es liecinu par Dievu brīnumainu darbu. Negaidīt. Es jau nezināju, kas būs. Es gāju, zināju, kur jāiet. Es zināju, pie kura ir, kurš var, kuram ir, kur noliktavs neizsīkst. Es nezināju, kas būs. Es vienkārši gāju. Un es saņēmu vairāk nekā to, no kā es atteicos. Es saņēmu vairāk.
lielāku, gaišāku, jaukāku. Ja? Dievs, kad dod, tad tu atskaties pēc tam uz kaut kādām materiālo pasauli, uz šīs pasaules lietām, uz grēkiem, tu saproti, tas viss ir mazāks. Tas viss ir mazāks, tas, ko es saņemu no Dieva, ir lielāks. Atceramies, ko mēs lasījām sākumā, Jēzus saka, es atdodu, lai atgūtu. Ja? Mēs dodam, bet mums nepaliek mazāk, mums Dievs iedod vairāk. Galtiešiem 1.15. Bet kad Dievam, kas manī no mātes miesām izredzējis un savā žēlstībā aicinājis labpatika, savu dēlu manī atklāt, lai es prieku vēstu par viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padomu pie miesas un asinīm. Un es nogāju uz Jeruzalemi pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal griezos atpakaļ Damaskā. Pāvils saka, ka Dievs viņu ir izredzējis no mātes miesām, brāli, māsu, tu esi izredzēts arī no mātes miesām. Tas jau nav tikai pa Pāvilu. Un savā žēlstībā aicinājis labpatika savu dēlu mani atklāt. Mēs neradam Jēzu Kristu, mēs neaudzējam debesu maizi, mēs viņu saņemam no debesīm. Mannā nāc no debesīm, Jēzus nāk no debesīm. Viņš ir dzīvības maize. Savu dēlu mani atklāt, tātad nevis es kaut ko atklāju, bet Dievs mani atklāja un tevi atklāja. Tas ir atšķirīgi, tas ir no augšienes. No augšienes, tas nav no zemes. Tāpēc nevajag tā, es tagad saspringšu un tūlīt es te kaut ko radīšu. Draudzes, kas kaut ko grib radīt, mokās. Nē, mums jālūdz Dievs, lai viņš atklāja mūsos to, ko viņš grib atklāt. Tas ir atšķirīgi. Tas nav miesā. Ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. To ar darbiem nevar kontrolēt Dievu. Tas ir pagānisms domāt, ka tu vari ar saviem darbiem kontrolēt Dievu. Dievs ir suverēns valdnieks. Tāpēc evaņģēlijs ir tīrs, ka Jēzus mūs glābi pats. Viņa glābšanas darbs ir ekskluzīvs. Viņš to izdara un ne mēs. Mēs saņemam. Mēs esam saņemošā puse. Filipiešiem 3.8. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar manu kungu Kristus, ja es atzīstu nesalīdzināmo pārākumu, kur dēļ es visu to esmu zaudējis, un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. Lai atzītu viņu, viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanas atraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Vai šis nav par to pašu, ko mēs runājam šodien? Pāvils saka, es pielīdzinos, ja es mirstu, es arī mirstu. Jo es gribu viņu dzīvību. Es gribu viņu dzīvību, brāl mās, bet tad ej tur, kur tevi sauc, ko tu nojaut, kur tu dzirdi garā. Turēji, nepaliec. Sātans tev nav pelnījis. Palikt, tas nozīmē palikt Sātans slazdā. Viņš tev nav pelnījis, Dievs tev ir pelnījis. Viņš tev ir radījis, viņš tev ir atpircis, viņš tavā vietā ir izpildījis bauslību caur Kristu un uzdāvinājis tev uzvaru un piešķīris taisnību, mums ir piešķirtā taisnība. It kā mēs viņu paši būtu izdarījuši, lai gan neesam. Ir rakstīts, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Un tad tu svētā gara spēkā ej tā, ka piepildās raksturiet visu spēju tā spēkā, kas dara mani stipru. Piepildās raksturiet. Staigājiet garā, tad jūs miesas skārību savaldīsiet. Svētā gara spēkā, ne savējā, nevajag gaidīt no sevis, vilšanās būs, nevajag gaidīt no cilvēkiem, vilšanās būs. Gaidām tikai no Dieva, uz viņu tikai ceram, visi mūsu avoti ir viņā. Uz ko es ceru? Uz Dievu ceru, ja? Palīdzība no kurienes nāk? No Dieva. Romiešiem 6.8. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs vairs pār viņu. Jēzus, kad runā ar Martu un Mariju pie Lācara augšām celšanas, viņš teica, es esmu augšām celšana. Tas, kurš man tic, tas nemirs vairs nemūžam. Vai tu to tici? Nemirs vairs nemūžam. Kāpēc? Tāpēc, ka ir nomiris jau. Nevar otrais nomirst šeit, garīgā nozīmē, nomirst šeit pasaulē un piedzims Kristumu. Kristus ir tevī, viņš nevar vairs nomirt. Viņš ir tevī, viņš tevi apzīmogo ar svēto garu, tu arī vairs nevar nomirt. Tu vari tikai aizmigt. Tu vari tikai aizmigt Kristu un tad debesis. Tikai aizmigt Kristu, tad augšām celšana un tad debesis. Un tiesā tu neej, tāpēc, ka tu pieņem, ka Kristus par tevi maksā. Tu pa saviem darbiem gribi tikt vērtēts. Es zinu tāds cilvēks, kas māc tā. Labs ir, lai viņi tiek vērtēti pēc viņu darbiem. Labi. Es negribu. Es gribu pēc Kristus darba. Es gribu būt izpirkts. Es gribu būt tā, ka Kristus asins pa mani maksā. Es šo pieņemu.
Es šo meklēju, tāpēc, ka es ticu rakstu vietai. Ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos, jo tur būs augstprātība. Tas, kurš tad vairāk izdara, labāk izdara, viņš sāk skatīties uz tiem, kuriem grūtāk iet no augšas uz leju. Bet mums jābūt pazemīgiem, pazemīgos paaugstina. Nu tad kā es palikšu pazemīgs? Nu tad, kad es zinu savu statusu, savu stāvokli. Kam manā miesā nemīt nekas labs, bet Kristus gars, kas ir manī, tas ir labs. Tikai ar tavu darbību, tikai ar tavu atgriešanos no grēkiem, ar to nepietiek. Tāpēc, ka glābšana nav tevī, viņa nāk no augšienes. Savus domas vēršam uz augšu, ja? Tātad neparamies te pat tām zemes lietām. Vēršam savus domas uz augšu, no turienes nāk glābšana. Uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav varas pār viņu. Tātad, ja Kristus ir tevī, tad nāvei nav varas arī pār tevi. Jā, tu vari aizmigt Kristu, bet tas ir viss. Atceramies, ko runājām sākumā. Ja es saku, es atdodu, lai atgūtu. Pēteris prasa Jēzumu. Tad, kad viņam saka, Jēzus māca viņus bagātiem grūti iedevas valstībā, un tad viņi satrūkstās, viņi saka, kas tad var tik glābts? Un Pēters saka, redz, mēs visi esam atstājuši Jēzu. Kas mums būs par to? Es ticu, ka Pēters nebija tāds, nu mēs te visi, kas mums būs, kāda būs alga. Es ticu, ka viņš pazemīgi prasa, viņi tur satrūkušies, viņiem drusciņi tur ir šaubas, ir problēmas uz brīdi ar ticību, un viņiem vajag Dievu stiprinājumu, un viņi viņus saņem. Es ticu, ka Pēters bija pārsteigts par to, ko viņš dzirdēja. Es domāju, viņš negaidīja to. Ja es saku, jūs tiesāsiet, jūs sēdēsiet uz 12 troņiem, jūs tiesāsiet Izraēla ciltis. Pēters, zvejnieks, tiesās Izraēla cilti. Visi apustuļi tiesās 12 Izraēla ciltis. Vienkārši vīri, nemācīti augstās skolās, tiesās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi neaizskrēja prom no Jēzus, kad viņš teica, apustuļiem, jūs arī esiet projām mācekļiem saviem, jo bars aizgāja. Pēters saka, nē, kungs, tev ir glābšanas vārdu, kur mēs iesim? Man tā vieta aizkustina. Kur mēs iesim? Nav kur. Nav ko meklēt pasaulē. Viņi ir garšojuši vīnogus no absolūtās zemes, viņi ir dzirdējuši Jēzus vārdus. Viņi saņem pēc tam pilnā mērā vasaras svētku dienā, kad svētais gars tiek izliets. Tās vairs nav tikai vīnogs, tā ir absolūtā zeme viņos. Ticu, ka Pēters bija ļoti iedvesmots, jo viņš saka, tātad šis tiesāšana un vēl mūžīgā dzīve, un vēl citur, ja es saku, nav neviens, kurš būtu no kaut kā atteicies, kurš nesaņemt jau simtkārtīgi, lai gan ar vajāšanām, un pēc tam mūžīgo dzīvību. Tas, no kā mēs atsakamies, kas tajā brīdī ir liels, tā ir drāma, tas ir dramatiski, bet tas ir nekas, salīdzinot ar to, ko mēs iegūstam. Iesim šo ceļu, brāli un māsa, lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka tu dod vīnogus garšot no apsolītās zemes. Paldies, ka tu ļauj iet iekšā un apstīties un redzēt, ka tā ir laba zeme, piens un medus tek. Dievs, paldies, ka tu dod uzvaru. Paldies, ka tu dod ticību kā Kālebam un Jozuām, ka jāiet cīnīties, un tu pats ar krustu nosit ienaidniekus lielu daļu. Mēs ar zobenu nositam mazāk. Dievs, vadi mūs tā, ka mēs esam tavi bērni, ka mēs tam ticam, mēs tā jūtamies, mēs piedzīvojam tavu mīlestību. Dievs uzlūko katru, ja kāds ir izslāpis, ja kāds ir tuksnešains, kā tuksnesis, ja kāds sirds ir tuksnešaina, Dievs dod dzidru ūdeni, ka katrs padzerās no tava avota, Dievs dod tagad. Dievs vadi mūs pie mierīgiem ūdeņiem, jā, pie zaļanām ganībām, ka mums pietiek, ka mēs esam pāēduši, mums neslāpst, mēs esam padzērušies. Jēzus dod, ka mēs tevi saņemam šādi, kā dzīvības maizi ēdam un dzeram kā dzīvības ūdeni. Dievs uzlūko katru, palīdz katram, kas skatās, lai tavu valstību izpleš. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Man sauc Andris Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti.